tad tālāk visi tie dīvainie sodi no pēdējām 2 sacīkstēm. Tad mums bija sadursme starp Sainz un Lawsonu Nīderlandē. Kā jau daudzi noteica, viņiem bija vienkārši dažādas trajektorijas un palielinām tā bija vienkārši sacīkšu sadursme. Kas, protams, nozīmē, mēs dodam sodu Sainzam. Who gets a penalty? Viss lieliski, super. Dodamies uz Monzu un šoreiz tur Sainzam bija vēl viena sadursme, tagad ar Bērmanu. Tātad te jau varētu būt strīdiņš, jo teorētiski sacīkšu sadursme viņi nesadalīja trasī atkal. Teorētiski Bērmans bija blakus Sainzam, pēc noteikumiem tas nozīmē, ka viņam jāatstāja vieta, bet ja Sainz tur nebūtu un Bērmans būtu tur braucis, kāda būtu viņa braukšanas trajektorija, visticamākais no trases. Galu galā visi vienkārši, tur prātoja, labi, iedosim sodu Bērmanam. Mums tagad ir jauns pretendents uz to, ka var tikt izslēgts uz sacīksti. Tagad tas ir Bērmans, kas liekas ļoti dīvaini, jo viņš nav bijis tas šaušalīgākais braucējs šogad, bet par cik atšķirībā no citu iesācēju kļūdām viņa kļūdas tiek novērtētas ar sodu punktiem, viņš ir tas, kas tagad ir uz problēmas robežas. Un tad, par cik mums ir pagājusi vesela sacīksta pa vidu, mēs nolēmjām, ka vispār tā sadursme Nīderlandē mūsu kļūda. Sainz tur nebija pie vainas, bet mēs viņam atņemsim tos soda punktus, kurus mēs viņam iedevām. Man ļoti nepatīk, ka tāda līmeņa problēmas sacīkstē var vērtēt tik ilgi pēc sacīkstes, jo tā izvēle sabojāja Sainzam to konkrēto sacīksti. To īsti vairs nevar mainīt. Kāda ir FIA nostāja šajā situācijā? Ko tas viņiem maina? Vai viņiem tagad būs pierakstīts, ja izskatās situācija līdzīgi kā starp Sainz un Lawsonu, tad vērtēt šādi? Vai arī viņi pasaka, ka mums būs saprast un pieņemt un mēs ejam tālāk? Daudzas jautājuma zīmes.